vēl viens veids, kā daudz tūkstošiem, varbūt pat miljoniem cilvēku izvēlas dzīvot. Un tas ir tīkla mārketings, jeb tiešā pārdošana, kas nāk no mega seniem laikiem, neteiksim pavisam seniem, bet 50, 70 gadi, man liekas, šim te biznesa modelim jau ir. Un tas nav sabrucis, tas joprojām strādā un rodas ar vien jaunas tīkla mārketinga organizācijas. Un cilvēki joprojām iesaistās, joprojām pelna šajā nosacīti brīvajā režīmā, kad tev nav bosa, kas tevi komandē, bet tu pats vari pieņemt lēmumus un veidot pats savu komandu. Droši vien zinat, kā tas ir aizsācies, daudz jau reiz ir dzirdēts, kad pirmā tīkla mārketinga kompānija tika organizēta ar domu sievietēm, lai viņas varētu brīvajā laikā ar kaut ko nodarboties, tā kā viena otrai ieteica kaut kādus kosmētiskos līdzekļus vai uzturbagātinātājus, kaimiņos, draugos, rados, paziņās. Un tas viss tā aizsākās, lai patiešām sievietēm būtu arī ar ko nodarboties, jo bieži vien lielajā biznesā viņas netika. Bet šobrīd tīkla mārketingā darbojas ne tikai sievietes, bet arī vīrieši ļoti veiksmīgi. Un tomēr lielākais uzsvars un lielākais pārsvars ir sieviešu. Tad, kad sievietes sēž bieži vien bērniņa gaidības atvaļinājumā, vai tad, kad jau bērniņš ir piedzimis, viņas nosacīti sēž mājās, atrodas mājās, rūpēs par bērnu, un sāk domāt, ka arī pašas gribētu nest kaut kādu pienesumu ģimenei. Un bieži vien šis ir tas laiks, kad viņas iesaistās tīkla mārketinga kompānijās, jo kāda tad vispār ir plusi, protams, pastāstīšu arī savus mīnusus, ko es redzu, bet kādi ir plusi? Tas, ka tev nav vajadzīgs starta kapitāls, vispār nulle, tev nav kā savam sijā vajadzīgi resursi, lai uzsākt kaut ko darīt. Vienīgais, kas tev ir jāizdara, ir jānopērk prece šajā veikalā, lai tu vispār iepazītos ar to, jo kā gan citādi tu vari par to stāstīt un reklamēt, ja tu pats neesi pārliecināts par tās kvalitāti. Tātad vienā mēnesī tu izdomā, ka tu nopirksi šampūnu, nezinu, uzturbagātinātājus atkal, kā vienmēr, teiksim, bet šoreiz tu nepirksi parastajā veikalā, kas tev ir uz ielas vai aptiekā, bet šo te veikalu nomainīsi uz internetu veikalu un nopirksi tur. Tātad kāda no tīkla mārketinga kompānijām. Tātad nav ieguldījumi, vienkārši tu nomaini veikalu šomēnes un pamēģini šos produktus. Viss. Protams, ir nevisai godprātīgas kompānijas, kur prasa kaut kāds arī reģistrēšanās maksas, bet par tām šobrīd nerunāju, jo otrs nosacījums, ko es iesaku izdarīt, ir paskatīties vispār kompānijas, kuras tev uzrunā, kuras tev patīk, kādas ir naudas izmaksas kādā kompānijā, vai tev patīk viņu filozofija, viņu produkti, atsauksmes, tad vajag papētīt šos uzņēmumus, ja ir vēlme kādā no tiem reģistrēties un strādāt. Nav nekādu risku, neko nezaudē, tu vari pastrādāt, pārdomāji un aiziet. Tev nav jāorganizē produktu izstrāde, loģistika, zinātniskie centri nav jādibina, jo, lai šie produkti varētu tikt virzīti tirgu, viņiem ir jābūt labiem, kvalitatīviem. Citādi tu viņus nevirsīsi pati vai pats, un neviens viņus nepirks. Tas nozīmē, ka kāds rūpējas par šo te kvalitāti, par certifikāciju, par loģistiku, kā jau teicu, pat par reklāmu, un patiesībā vienīgais, kas tev atliek, ir lietot un dalīties arī informāciju. Viss. Kādi tad ir mīnusi? Iesākumā praktiski neko nepelna. Kā tu nopirki produktu, pamēģināji, varbūt vienu mēnesi, varbūt divus, kamēr saprati, ka tev tas patīk. Protams, ka baigi nestrādā, tev arī nav ienākumu. Un bieži vien cilvēki domā, ka atnākot tīkla mārketingu, baigi ātri varēs nopelnīt naudu, tur viss notiek čiliņā, un nav jāiespringst, bet tā nav patiesība, tas ir mīts, jo arī tur tāpat kā jebkurā darbā ir jāstrādā, un tam pret to jātiecas nopietni, jo ja tu uz parasto darbu, algot darbu iesi un strādāsi stundu dienā vai pusstundu, diez vai mēneša beigās arī tev izmaksās algu, un tas pats ir arī tīkla mārketingā, pret to ir jātiecas nopietni, jāstrādā regulāri pēc sistēmas, kaut vai 2 stundas dienā, bet katru dienu, vienkārši ieplānot šo laiku, kad tu strādā un noteikti sev to kā prioritāti, jo uztver to kā savu darbu. Tikai tad ir redzams rezultāts, jo ja tu kaut ko nopublicē, kaut ko ieliec, kaut ko nē, tad neattiecies nopietni, nav regularitātes, tad nav arī šī rezultāta. Un tas ir tas brīdis, kad cilvēki saka, tīkla mārketings nestrādā. Patiesībā nevis tīkla mārketings nestrādā, bet tu nestrādā. Un tāpēc arī nav. Un otra lieta, tīkla mārketings neder cilvēkiem,
kuri baidās no nē, kuri baidās no atteikumiem un uztver to personīgi, tā kā tev pateica nē, ja? Cilvēks vienkārši negrib pievienoties tavai komandai, negrib pamēģināt preci, tā ir viņa brīva izvēle, jo tu jau arī visu negribi uz pasaules, ja? Un tā drīkst negribēt. Un ja cilvēks tev pasaka nē, tas nav tev, tas ir kompānijai vai produktam, viss ok, tāpēc jau nav jāsabojā draudzība. Pasaka, labi, paldies, tiekamies citā reizē vai komunicējam tālāk par citiem interesantiem jautājumiem. Un tas viss ir ok, bet ir cilvēki, kuri šo uztver ļoti, ļoti personīgi. Tā kā, ja tu tam tiec pāri un uztver katru nē kā soli pie nākamā jā, tad tā vispār var būt par spēli, ja? Patiesībā man šķiet visa dzīve ir kā spēle, mēs tikai pārāk nopietni to uztveram. Un tad, kad es skatos šos te lielos pasākumus, kur notiek līderu apbalvošana uz skatuves, es vienmēr skatos ar tādu pārsteigumu un domāju, vau, cilvēki tur uz skatuves ir dažādi, dažādu vecumu, dažādu profesiju, gan omītes, gan jaunas meitenes, gan invalīdi ratiņkrēslā, ja? Ļoti dažādi cilvēki un liekas, kā viņi var tik daudz pelnīt un sasniegt tādus augstus rezultātus? Vienkārši viņi ir izvēlējušies to kā savu darbu, un viņi dara. Un neatkarīgi no tā, kāds viņam ir raksturs, kāda viņam ādas krāsa, vai viņš ir simpātisks vai nesimpātisks, visiem ir vieta šajā biznesā. Un labākais ir tas, ka neviens tevi nevar atlaist. Neviens tevi nevar pieņemt vai nepieņemt, neviens tevi nevar atlaist. Ja tu izvēlējies pieregistrēties, viss, tu jau esi uzņēmumā, tu drīksti strādāt un sasniegt rezultātus. Neviens tevi nevar atlaist no darba. Man liekas, kur vēl unikālāk, ja? Viss ir atkarīgs tikai un vienīgi no tevis paša. Tātad vainot varēsi tikai sevi, ja tev sanāks vai nesanāks. Protams, lielākā laime ir tā, ka tev ir cilvēks, pie kuras esi pieregistrējies, un viņš ir arī par tevi atbildīgs, un viņš ir gatavs tev palīdzēt, tevi apmācīt, parādīt ceļu, parādīt labākos risinājumus. Tev ir kam prasīt, tu neesi viens, tev nav bosa, bet tev ir mentors, tev ir cilvēks, kurš priecāsies un sitīt lauks par tavu veiksmi. Un tas, man liekas, ir visforšākais, jo atšķirībā, piemēram, no algot darba, jo ilgāk tu izalgot darbu, jo pa lielam nekas tavā dzīvē nemainās. Jo, ja tu dari to pašu visu laiku, jā, tad, tā dzīve tāda, taisna arī ir visbiežāk. Reti, bet gadās cilvēkiem pakāpt arī pa karjeras kāpnēm un sāk drusku vairāk pelnīt. Savukārt tīkla mārketingā ir tā unikālā iespēja, ka tu laikam ejot, ja turpini darīt, neapstājies katru dienu, kaut vai tās dažas stundas dienā turpini darīt, tavi ienākumi aug. Un tas arī, man liekas, ir tāds unikālāks biznesa modelis, kur it kā tu nesāc tur kaut kā 3 reizes vairāk strādāt, ja? Bet tāpat turpini strādāt, vienkārši regulāri, bet tavi ienākumi iet uz augšu. Un šobrīd, kad tik daudz jau viss, kas ir pieražots un izgudrots, cilvēkiem ir kļuvis arvien grūtāk atvērt kaut kādus jaunus uzņēmumus, bet šis ir tas brīdis, kad cilvēki joprojām un arvien vairāk iesaistās šādās kompānijās, jo tās dod brīvu laiku, tu vari ceļot, tu vari plānot pulksteni, cikos tu strādāsi, ko tu strādāsi, kādus tu veidosi aktivitātes savai komandai, kur jūs dosieties. Līdz ar to iegūst tādu nostītu brīvību darīt, brīvību radīt, organizēt, un nav jāceļās pēc modinātāja. Tā kā tie cilvēki, kas saskata šo iespēju un sasniedz patiešām rezultāts neatkāpjas, man liekas, ir izbāzuši galvu ārpus kastītes, ieraudzījuši citu dzīvošanas variantu un noteikti ir daudz laimīgāki. Un jā, atzinības, ko viņi saka bieži vien, kad ir uz skatuves, viņi saka, jā, paldies uzņēmumam, paldies vadībai un tā tālāk un komandai, bet ļoti bieži viņi saka paldies man, ka es pieņemu šo lēmumu, ka es turpināju iet un neapstājos. Ja interesē, jā, es arī esmu tātad vienā kompānijā, kas ir Siberian Wellness, kur man patīk produkti un patīk cilvēki, kas tajā ir, un vadība ir vienkārši superīgi, līderi ar lielo burtu, kuri rūpējas gan par dabu, viņiem ir atsevišķs fonds koku stādīšanai, dabas atjaunošanai, gan arī rūpējas par cilvēkiem un produktiem, jā, tātad, lai tie būtu dabīgi un draudzīgi cilvēkam.